Čau! Prieks ar tevi atkal tikties manā YouTube kanālā. Es noteikti gribu sākt ar to, ka es gribu pateikt ļoti lielu paldies par visiem, kas ir noskatījušies pirmo video. Vēl milzīgāks paldies par visiem like, par visiem sekotājiem. Ja godīgi man jāsaka, es biju cerējusi, ka par savu pirmo video es uzskatīšu, ka tas ir izdevies. Tad, ja man būs kādi 10 līdz 20 jauni sekotāji, bet, kā jūs varat redzēt, jūs ir daudz vairāk. Liels paldies jums par to, man ir prieks censties un liels prieks par jūsu atsaucību. Kā arī liels paldies visiem, kuri atsūtīja man kādus jautājumus gan Facebookā, gan man e-pastu, gan tepat komentāros. Šodien es ļoti labprāt gribu uz dažiem no tiem atbildēt. Jautājums bija par to, kā palīdzēt bērnam, kāda ir mana pieredze ar zobu nākšanu un kā palīdzēt bērnam. Es uzreiz noteikti piebildīšu, ka mana pieredze noteikti nav ļoti objektīva, ja tā var teikt, jo man pagaidām tāda pieredze ir tikai vienu bērnu, otrs bērns vēl nav ticis līdz zobu nākšanas vecumam. Kā arī es esmu no tiem vecākiem, kuri drusku skeptiski skatās uz divām bērnu augšanas klasikām. Viena no tām ir tikko jaundzimušais raud tikai tāpēc, ka viņam sāp puncīts. Un otra lieta ir, ka vēlāk, pēc 3–4 mēnešu vecuma, ja bērns ir niķīgs, tad visticamāk viņam nāk zobi. Es uz šiem apgalvojumiem mūžīgi skatos skeptiski, jo, manuprāt, pa īstam šie divi iemesli ir kādos 20% varbūt gadījumu, ka tā ir realitāte, ka tas bērns tiešām raud tieši tāpēc. Tomēr nāca zobi ļoti vēlu. Pirmie divi zobi viņam iznāca 10–11 mēnešu vecumā. Viņš savu 1 gadu dzimšanas dienu sagaidīja ar 2 apakšzobiem priekšā. Un līdz 2 gadu dzimšanas dienai viņš ir sasniedzis 14 zobus, kas tātad lielākais vairums zobu iznāca tieši no 1 līdz 2 gadu vecumam. Un vēl viņam zobi nāca ļoti viegli. Temperatūra bija vien pāris reizes, kaut arī es atļaušos piebilst to, ko es esmu dzirdējusi no vairākiem bērnu ārstiem. Lūdzu, palabojiet mani, ja es kļūdos, vai arī apstipriniet manus vārdus. No pašas zoba nākšanas temperatūrai nevajadzētu būt. Vismaz ne 38, 39 grādi. Jo visticamāk zoba nākšana vienkārši pazemina imunitāti un tāpēc ir pieķēries kāds vīrusiņš un iespējams ir vērts papētīt, kas tas varētu būt. Un kā rezultātā ir šī temperatūra. Bet tik un tā, neskatoties uz to, es esmu sastapusies ar bērna niķīgumu, drusku paaugstinātu temperatūru, raudulīgumu, celšanos naktī dēļ zobu sāpēm. Tas nebija traki, tas nebija vaiprātīgi, tas nebija nekas neizturams, bet tomēr kaut kādas metodas nācās izstrādāt, un iespējams, ka arī es varu ar tām ar jums padalīties, lai kaut nedaudz atvieglotu mazuļa to grūto laiku, kad mazulim nāk zobiņi. Viena no lietām ir zobu grauzīši, visādas graužamās mantiņas, ko dod bērnam, kas ne tikai palīdz tam zobam izlausties no tām smaganām ārā, bet arī palīdz mazulim labāk mācīties satvert lietas, jo viņam ir jātur kaut kas rokās. Mūsu pieredzē vislabāk nostrādāja šādas mantiņas, kurās ir iekšā šķidrums. Un vislabāk šīs mantiņas strādā tad, ja tās ieliek saldētavā, sasaldē un dod mazulim tādas augstas sasaldētas, varbūt drusciņi atsaldētas jau, bet tā, lai tā manta ir augsta. Jo patīkamais vēsums pilnīgi noteikti palīdzēs atvieglot to sāpīti un to pietūkumu, kas mēdz būt smaganās, kad nāk zobiņi. Godīgi teikšu, es pati paprovēju pagrauzt šito mantu, kad man nāca pavisam nesen gudrības zobi, un patiešām ir patīkams tas vēsums un ļoti patīkami atvieglo visus procesus. No lietām, ko gan atzīst mūsu bērnu daktere, gan arī es pati uzskatu par gana labu esam, un es izmantoju tad brīžos, kad bija tiešām traki un nepatīkami ar zobiem, es izvēlējos Kamistad Baby.
kas ir gēles smaganu masāžai, kā tas te saucās. Bet ir dažādi šie gēli. Ja jums, teiksim, neapmierina kaut kas šī gēle sastāvā, tad jūs noteikti varat doties uz aptieku un lūgt farmaceitam jums ieteikt kādus no šiem gēliem. Stiprāki, vājāki, uz dabīgākām lietām bāzēt, uz varbūt mazāk dabiskām. Bet es esmu pārliecināta, ka katrs var atrast kaut ko piemērotu. Konkrēti kamistets, es nezinu par citiem, bet konkrēti kamistets darbojās arī kā tāds anestezējošs līdzeklis. Es pati, protams, arī esmu pamēģinājusi uz sevi ļoti patīkami nomērdēt to sāpošo zoga vietu un vismaz uz kādu brīdi mazulim ļauj atslābt no tām sāpītēm. Tad trešā lieta, ko mēs izmantojam, absolūti neesmu pārliecināta, ka tas palīdzēja, bet es arī neesmu pārliecināta, ka nepalīdzēja. Izmantošu arī meitai. Vecā labā klasika dzintara krēlītes. Mēs personīgi dzintara krēlītes pirkām šajā te veikaliņā interneta. Esam ļoti apmierināti gan ar piegādi, gan ar kvalitāti. Kur dēla krēlītes mēs izmantosim arī vēlreiz, arī meitiņai. Dzintara krēlis jūs noteikti esat dzirdējuši, kā darbojās, bet tā ideja ir tāda, ka saskarē ar ādas siltumu izdalās dzintarskābe, kurā esot dabiskais antiseptiķis, kas palīdz nomākt sāpes un nomierina. Es nezinu, vai tā ir taisnība. Es tiešām nezinu, bet ja man ir iespēja, tiek dota vēl viena iespēja palīdzēt savam bērnam pārvarēt sāpes un grūtus brīžus, tad kāpēc gan ne? Vienīgais ar dzintara krēlēm ir jāuzmanās. Pirmām kārtām ir jāskatās, lai dzintara krēles ir veidotas ar mezgliņu starp katru dzintariņu, jo, ja mazulis, diezgan loģiski, ja mazulis pārauž krēli uz pusēm, kaut kādā mistiskā veidā, kam nekad nevajadzētu notikt, bet, ja tas tomēr kaut kādā veidā notiek, tad, ja ir šie mezgliņi katrai krēlītei pa vidu, tad krēlītes neaizlidos pa gaisu un mazulim nebūs iespēja kādu no tām dzintariem apēst. Ja šo mezgliņu nav, tad pāraujot krēlītes, attiecīgi dzintariņš aiziet pa gaisu un mazulis var apēst kādu dzintaru un nedod Dievs ar viņu arī aizrīties. Un tad, kā jau jūs paši saprotiet, ļaunumu būs vairāk nekā labumu. Lūk, es esmu dzirdējusi, ka iesaka izvēlēties neapstrādātu dzintaru, jo tad tas vairāk palīdzot, bet, es izvēlējos pulētu. Un, šķiet, ka bērnam, teiksim, sliktāk no tā noteikti nepalika. Es noteikti neizvēlētos ne rokas sprādes, ne kājas sprādes, jo, tur ir ļoti, vismaz es zinu, ka Otomārs pilnīgi garantēti norautu sev tās sprādes nost, jo viņam vajadzētu apskatīties un papētīt, kas tas ir. Par garumu es personīgi izvēlos tā, lai nav par ciešu un tā pašā laikā nav arī pa brīvu, lai bērns nevar šādi sev iebāzt tās krēles mutē. Jo tā nav rotaļlieta, ar ko kožjāt. Lūk, kāpēc viņas ir man rokā, nevis Otomāram šobrīd ap kaklu? Ļoti elementāri iemesli dēļ, tāpēc, ka mums šķita, ka tomēr viņas jau kļūst par šauru. Pat iespējams, ja tā nebija, man bija tāda sajūta. Šobrīd Otomāram arī nāk 2 zobi, es neteiktu, ka viņu uzvedībā kaut kas ir mainījies īpaši bez šīm krēlēm, bet, zobu nākšana pati par sevi ir savā ziņā draņķīga un nepatīkama padarīšana, un pat tiem, kam nāk zobi viegli, pat tiem nav nekādas patīkamās sajūtas noteikti, tāpēc kāpēc gan nepamēģināt, ja ir tiešām slikti. 4. lieta, manuprāt, absolūti vissvarīgākā lieta ir būt blakus savam bērnam, būt viņam tuvu, atbalstīt un teikt, ka jūs viņu saprotat, skaidrot tam nepilnu, varbūt gadu vecajam bērniņam, ka jūs viņu saprotat, ka viņam sāp. Jo pat ja jums šķiet, ka viņš jūs nesaprot un nedzird, ko jūs viņam sakat, ticiet man, viņš ļoti labi saprot, ka mamma ir klāt, ka tētis ir klāt un ir svarīgi viņam ar viņu runāt. Un es saprotu, ka naktī celties, es arī esmu cēlusies dēla zobu dēļ pa nakti. Un tad tev gribās gulēt, un tu esi nokursts, un tu esi dusmīgs, un viss ir slikti.
diemžēl ir jāsaņemās, jo tas ir, kā jau viss bērna attīstībā un augšanā, tas ir ļoti īss posms, kas ir jāpārdzīvo vecākiem, un vienkārši pats galvenais medikaments bērnam šajos brīžos ir mammas un vai tēta klātbūtne un siltums un sapratne par to, ka jūs saprotat, ka viņam sāp. Es vispār laikam esmu par to, ka tad, kad tas arī attiecās uz jebkuru pieaugušo situāciju, tad, kad tu esi blakus kādam, mūsu dabiskā reakcija ir teikt, viss būs labi, saņemies, viss būs labi, absolūti tiks ar visu galā. Jā, uzmundrināšana un motivēšana ir baigi labā lieta, bet, manuprāt, ir tas brīdis, pats sākums, kad cilvēkam, arī mazajam bērniņam, kuram nāk šie zobi, ir vienkārši nepieciešams tas cilvēks, kurš ir blakus, kurš ir spējīgs pateikt, jā, tava bēda un tava sāpe ir īsta, es to saprotu un es tevi atbalstu. Jā, gan jau tu tiksi ar to galā, bet šobrīd vienkārši pasēžam šeit, esam un pārdzīvo un sagremo to savu sāpi un dari, kas tev ir jādara. Dari, kas tev ir jādara, lai tu justies labāk. Bet es saprotu, ka tev sāp, tava sāpe ir īsta un es esmu šeit, lai palīdzētu tev tikt ar to galā. Tas ir pats svarīgākais, manuprāt, tajā zobu nākšanā, bet, protams, katrs bērns ir absolūti individuāls. Tas ir tas, ko es vienmēr teikšu, arī mani bērni abi divi ir dažādi, es to jau redzu. Vēroju, tikai jūs savu bērnu zinat vislabāk, vērojiet viņus. Ja jūs zinat, ka pie nedaudz paaugstinātas temperatūras var būt krampju lēkmes vai kaut kas tam līdzīgs, zvaniet savam pediatram, atkārtošos. Svarīgi ir atrast brīnišķīgus un labus pediatrus, un tādi ir, es zinu, mums ir. Un nevienmēr tie ir maksas pediatri, mums ir valsts apmaksāta bērnu dakteri. Ja jums nav kaut kādā ziņā pārliecība par to, kā rīkoties, vai bērnam ir palicis slikti naktī, neaizmirstiet par ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, kurā jūs varat zvanīt tieši pa naktīm, ja situācija ir neatliekama. Ja jūs neesat pārliecināti, ka, piemēram, ir tik slikti, lai zvanītu ātrajai palīdzībai, bet jūs arī neesat pārliecināti, ka ir tik labi, lai nezvanītu nevienam, zvaniet uz šo tālruni. Liels paldies, ka jūs šodien skatījāties! Turpiniet sekot man kanāla jaunumiem, uzdodiet jaunus jautājumus gan šeit pat komentāros, gan mana bloga Facebook lapā, gan arī jūs droši man tos varat sūtīt uz e-pastu. Es centīšos atbildēt uz visiem, ja man būs ko pateikt. Droši man varat uzdot jautājumus arī ne par bērnu tēmu. Es pagaidām gan tādus neesmu vēl redzējis. Viens gan bija, bet par to man bišķi jāpadomā mazliet vairāk, ko es par to varu pateikt. Es ļoti labprāt ar jums papļāpāšu arī turpmāk, tāpēc vēlreiz pierakstieties jaunumiem, rakstiet ieteikumus komentāros, tiekamies drīzumā nākamajos video.